Agrs rīts visiem. Šorīt jau no Minhenes. Dodamies uz 4. pasaules kausa posmu, arī uz 5. daži. Tad 4. būs Toblahā, sāksies Tour de Ski. Te Raimo ar Niku arī mēģinās pievarēt Tour de Ski. Tā kā vēl gaidam Niku, Niks kaut kur ir aizsēdējies lidmašīnā. Mums 2 stundas vēl jāgaida līdz autobusam, un tad 4 jābrauc, tā kā nolēmām kaut ko uzēst Beķerejā. Dodamies uz tūri. Puikas pašā galā. It kā Norvēģa busiņš, bet nu Letiņa puiši sēdēs aizmugurē. Kurš pirmais maļ? Tas pirmais maļ. Kaut kā tā. Ir tāds zināms sagurums, jo 4 cēlāmies. Un tikai 7 pēc Latvijas laika esam Toblahā. Kā aizgājām paskriet. Raimo te dala cepumus. Un pastaigājāmies pa Toblahu. Aizkara operators. Vecākais. Dodamies ēst. Brokastis. Vīri ir finišējuši ar reizprepu. Tālāk plānā ir slēpju tests, kā redzat, diena pamazām iesils, bet joprojām trase cieta. Ir jau 4. pasaules kausa posms un nekas daudz nav mainījies, tikai Niks ir ticis pie somas un man ir Maksimas maisiņš. Tā kā Maksima turpina mūs atbalstīt. Nu, nē, mēs paši iegādājāmies, bet ja Maksima grib būs atbalstīt, tad būsim ļoti priecīgi. Ne tikai ar maisiņiem, bet arī ar kaut ko vairāk varētu. Tas būtu fantastiski. Lūdzu pēdējais brīdis sponsorēt mūs, jo rekur jau tika iegādāts cits maisiņš. Un turpmāk skriesim ar šādu. Puiši ir ieradušies uz atklāšanas ceremoniju, rekur numuriņi, rekur trofeja. Tūres finišētāji, bet viņu diemžēl nedod par piedalīšanos, viņu dod par uzvaru. Un te tālāk, jā, tātad visas nācijas gatavojas, bērnu dārznieki nes karogus un šie arī dodas uz atklāšanas ceremoniju. Pirmais mums ir starterītis, pašiem katram savs. Niks skatās atklāšanu. Mēs te ar sēdējām pirms viņiem. Pirmā ies dārzeņu zupiņa. Pirmie iespaidi. Cik tu dota? Tā man dod stabilu 6. Tu arī ieesi, es teiktu, ka 7 varbūt. Niks. Tak mums iet makaroniņi ar mašrūmiem. Šodien pirmais starts, jau pavisam drīz. Slidsoļa sprints, 2 apaļi, kā būs jāmoc.
Līdzīgi ir ar lepiņiem. Tā mēs dzīvojam. Kā Fēniks. Two athletes now starting to discover what the last 2 weeks of training since. Esam finišējuši šodien ar sprintu. Sanāca diezgan labi, bet kopumā sajūtas bija tādas viduvējas. Kaut kā likās, ka slēpes šodien bišķīt neslīdēja un arī bija tāds sagurums no pārbrauciena visticamāk, tā kā, jā, bet nu kopumā normāli finišēja 47. Raimo 48. un Niks 81. Jā, tā kā ļoti labi savācām vērtīgus punktus nāciju kausam un kopumā, jā, labs mačs arī bija liela iespēja tikt 30-niekā, jo 10 sekundēs sabrauca līderi, mums bija pie 11 sekundēm, tā kā it kā iespēja bija. Bet jā, bišķīt pietrūk visvairāk gan jau uz līkumiem un kalnu galiem. Ieķērām pusdieniņas. Visi mielojās oficiālajā barošanā. Kas tev tur top? Kokteļus jau. Kokteļus? Kāds kokteļus? Tur, kur visi tie dzērieni iekšā. Kā jūs sauc? Long Islands. Long Islands parastai. Un tev? Kola neparastā. Cīsiņš ar majonēzi vai sinebaru. Letiņi. Labs kārtējs rīts visiem. Esam pāēduši brokastīt, dodamies uz vieglu skrējienu. No rīta tad būs jāpēd pusdienas un tad jau arī dosimies uz trasi, lai pievarētu 15 km masu startu klasiskajā stilā. Sarmo jau ir ticis tālāk, tuvāk izejai. Nu ko, otrā sacensību diena ir galā. Sveicam Raimo ar labu rezultātu. Laika izteiksmē nepilnas 4 minūtes, 3:55 zaudēja līderim, tā kā ļoti labs rezultāts. Nu, mums ar Niku gāja bišķīt smagāk. Šīs bija sanāk stāvākais, garākais kāpums. Nu, bija vēl garāki, bet šis bija tāds stāvais, niknais gals kāpumam. Tā kā šeit riktīgi mira nost. Visi ieskaitot mani. Labs rīts, šodien mums ir brīvdiena. Var drusku vairāk uzēst kā parasti. Zin kā pirms starta tomēr jāskatās. Es pats personīgi nevienam neesmu stāstījis, bet es nevaru ēst augļus un jogurtu. Un arī kafija iet ne visai, tā kā tagad var pamieloties ar to, ko nevar dabūt mača dienās. Jā, fantastisks laiks ārā. Šeit rītā būs jācīnas. Un būs smagi. Šodien jau baudu. Rītā nekāda lielā baudīšana nesanāks. Ir nobrauciens tūmā finišam. Lidojam atpakaļ ielajā. Rītā būs baigi lielais ātrums. Riktīgi visa otrā pusē jākačā, jo viss ies uz leju. Nu, sākumā viss, protams, ies uz augšu. Bet jākačā. Jā, gatavojos uz startu, vēl ir 40 minūtes, un šī tā tases daļa vēl, kura ir arī lielajā īstajā aplī, un tad tālāk mēs aizejam projām, tur kalna augšā, un pēc tam pa otru pusi tuvāk tai malai dodamies atpakaļ, tā kā gonka būs nopietna, nobrauciens ir diezgan ātrs un te pašā laikā arī diezgan vēss. Jo tajā pusē ir ēna, tā kā es ceru nenosaukt vispār. Tā kā jau es ļoti sauc, tā kā veiksmi man, veiksmi pārējiem un maucam. Nē. Kā veicās šodien? Optimāli. Diezgan labs rezultāts, 55. vieta, bet maza atpalicība. 2:40. Netipiski letiņiem. Mums ar Niku diezgan tipiski.
7 minūtes, palikām 86, 87 vai kaut kā tā. Bet bija tāds interesants mačs, līdz šim baigi nebija braukt, jo, jā, uz leju bija baigi ātri jākapā. Bet, nu, visi atpūtīsies un rītā tad jau iedzīšana, klasika atkal, mūsu mīļajā. Neviens pat negrib neko piekomentēt. Iesim laimītes. Latvijā jau gan ir jaunais gads, bet mums jau stunda ir ko kausēt. Tā kā pa stundu, ja izkausēsim sveicēs, būs laimītes. Lai viņš atdzied viņu. Nu, kas tas ir? Būs jādomā. Izskatās pēc cūkas, rekur vienaus vai bullis kaut kāds. Galva, deguns. Vai suns. Suns arī varētu būt. Rekur tā kā astīte, ausis, deguns, šņukurs, suns. Vēsis, lauva, nezinu, drīzāk suns. Gaidam Raimo. Izšķirošais brīdis. Kārtīgi, lai atdziest. Tur vēl viņu var pielabot laika gaitā atšķirībā no alovas. Izskatās no sākuma jau izskats ļoti iespaidīgi salīdzinot ar alvu, kur uzreiz var kaut ko pateikt, ja neko nevar pateikt, te ir jāgaida. Izskatās pēc zirga. Vai vista? Tur sveces sēnā, jā, sveces gaismā jāskatās. Nu, man pat gribētos teikt cūka. Tik perfekti var redzēt. Nu, šeit izstās pēc ērgļa. Ērglēns. Jā, izstās pēc ērgļa. Kājas. Nu, vai arī vistuvā nedziņš. Diemžēl mačs rīt pilnā sparā, bet es esmu šeit. Dodos uz smērētavu, lai sakrāmētu savas slēpes, jo šodien pamodos un jūtu tā kā iesnes un bišķīt sāpošu kaklu un izdomāju neriskēt un vienkārši tūri ar vakardienu finišēt. Tā kā, jā, bišķīt žēl, ka nesanāca nobraukt pēdējo dienu, bet negribās uz šo iekrist un izlaist vēl kādu nākamo posmu, tā kā, jā, nolēmu vienkārši skipot un gaidīt nākamo pasaules kausa posmu Engadinā. Būs pa vidu vēl Francijā un tūres beigas, bet uz to es nebraukšu. Tā kā, jā, pašlaik tad vienkārši gatavojos Engadinai un Kognei Itālijā.